Lūdzu, Savas kungs, vārds jums. Liels paldies! Un gribētu pirmām kārtām pateikties tātad organizatoriem un Eiropas komisijai par šī projekta atbalstīšanu, kā arī visiem klātsošajiem un arī tehniskajiem personālam, kas ir nodrošinājis netraucētu šī pasākuma norisi šajā konferencē un arī šajā darba sadaļā. Es jums tā īsi ieskicēšu juridisko bāzi datu nodrošināšanai, un runa būs pamatā tātad par valsts pārvaldes iestādēm un valsts sektora informācijas atkal izmantošanas direktīvas prasībām. Tātad mums ir nepieciešams skaidri un viegli piemērojami datu atkal izmantošanas noteikumi Eiropas Savienībā, un paskaidrošu arī, kādēļ tas ir svarīgi mums tieši LRC. Mēs, protams, mēģinam nodrošināt to, ka tiešām tātad šī te normatīvā bāze ir pietiekami skaidra un viegli piemēro visā Eiropas Savienībā, jo, ir nepieciešams komisijai, piemēram, strādāt ar resursiem, datiem, kas nāk no dažādām dalību valstīm, ja tātad ir jābūt spējīgam apstrādāt informāciju dažādās valodās un informācija, kas sagatavota atbilstoši dažādām juridiskajām prasībām, ir nepieciešams nodrošināt to, ka tātad šī te informācija ir apstrādājama, salīdzinām ne tikai juridiskā ziņā, bet arī tehniskā ziņā. Pēdējos gados mēs esam izdarījuši diezgan apjomīgu darbu, lai nodrošinātu to, ka no tehniskā viedokļa šī te dati ir savstarpēji salīdzinām. Mēs esam garantējuši arī to, ka tātad arī juridiskā ziņā ir iespējams šos datus savstarpēji salīdzināt, saņemt tos datus, un tāpat tās ir nepieciešams arī nodrošināt vienkārši izlabošanas mehānismu, citiem vārdiem sakot, lai tie, kas tālāk izmanto šos te datus, varētu saņemot šos te datus, ja pieprasot šos te datus, noliedzošas atbildes gadījumā, varētu arī, apstrīdēt šādu lēmumu un gala rezultātā iegūt šos te datus. Gala rezultātā mēs gribētu nodrošināt to, ka mums ir vienots Eiropas tīkls inovatīvām lietotnēm, kas darbojās pamatojoties uz publiskiem datiem. Un, zināmā mērā, mēs jau to esam panākuši, jo valsts sektora informācijas atkal izmantošanas direktīva, kas tika pieņemta 2013. gadā, jau faktiski ir otra valsts sektora informācijas direktīva, ko pieņēmas Eiropas Savienība. Pirmā tika pieņemta 2003. gadā. Šī jaunā direktīva savukārt ievieš virkni papildinājumu jau esošajai, jeb iepriekšējai 2003. gada direktīvai un nosaka papildus prasības attiecībā uz datu sniegšanu. Tas nozīmē, ka bez šīs direktīvas, kas jau agrāk bija spēkā, mums ir vēl arī papildus prasības, kas ieviestas ar jauno direktīvu. Jums ir tiesības ne tikai valsts sektoram pieprasīt šo informāciju, bet ir arī paredzēts tas, ka valsts iestādēm ir pienākums šos te datus publiskot. Pateicoties šai jaunajai direktīvai, daudz skaidrāks ir kļuvušas normatīvās prasības attiecībā uz šo te izmaksu sekšanu, uz datu sagatavošanas, publiskošanas izmaksu sekšanu. Un šim te izmaksām, kā direktīva nosaka, ir jābūt pēc iespējas zemām. Citiem vārdiem sakot, tiek tādā veidā ar direktīvu starpniecību samazināt informācijas atkal izmantošanas maksa, jeb izmaksas. Tas attiksies gan uz muzejiem, gan uz arhīviem, gan uz citām valsts iestādēm, kur rīcībā ir dažāda informācija un dati, kas mums ir ļoti svarīgi tātad no korpusa veidošanas viedokļa. Tāpat tās arī ir noslēgt veselu virkne divpusējo līgumu ar kultūras iestādēm, par to mēs plašāk varam parunāt tātad diskusiju sadaļā, kur ir noteikts veids, kā risināt datu autoru tiesību jautājumus ar licencēšanu starpniecību. Agrāk bija tūkstošiem dažādu licenču un to noteikums cilvēki līdz galam neizprata, kur tagad ar jauno direktīvu ir noteikts, ka šis licenču skaits ir ierobežots, kas atvieglo tātad šo te datu sniegšanu valsts iestādēm. Citiem vārdiem sakot, tās var skaidri saprast, apzināties, kuras licences attiecas uz tām, un tāpat tas ir lietotājiem, tas padara skaidrāk tātad šo te valsts iestāžu datu, jeb informācijas izmantošanu, licenču iegūšanu. Ja mēs runājam par to, kā darbojas valsts sektora informācijas normatīvie akti, mums vieglāk to būs saprast caur šiem galvenajiem noteikumu
kategorijām, jeb grupām. Citiem vārdiem sakot, tātad valsts iestāžu informācija stāv pāri normatīvā ziņā, teiksim, citu veidu datiem un informāciju. Būtībā noteikumi nosaka to, ka valsts sektora informācija ir pieejama, ja jūs izpildat tādas un tādas prasības. Un, attiecīgi, jums ir jāizpilda visi šie noteikumi. Pirmām kārtām, tātad šeit pašā augšā ir paši valsts sektora informācijas atkal izmantošanas normatīvie akti, tātad tiek noteikts, kāda veida informācija ir tālāk izmantojama gan komerciālos, gan nekomerciālos nolūkos. Būtībā tātad tas ir pats tātad šīs direktīvas pamats. Un tālāk, un valsts iestādēs strādājošajiem, šis ir ļoti labi zināms, ir arī specifisks prasības. Piemēram, uz geogrāfisko informāciju attiecās, piemēram, īpaši normatīvie akti, kurus nosaka Inspire, tā saucamā direktīva. Tātad šī geogrāfiskā datu izmantošanas direktīva nosaka prasības attiecībās tā, kā izmantojam metadati un kā tie izmantojam pēc apstrādes, un ir arī atsevišķi specifiski normatīvi akti attiecībā uz statistikas datu tālāk izmantošanu. Lielākā daļā dalību valstu ir šādi noteikumi, bet šajos noteikumos arī noteikts, ka tātad šiem statistikas datiem ir jābūt plaši izmantojamiem ar iespējamu minimālu ierobežojumu apjomu, un to paredz arī tātad šī direktīva. Direktīva nosaka arī to, ka šī valsts iestāžu informācija ir pieejama gan komerciāliem, gan nekomerciāliem nolūkiem, ja ir iespējams šo bezmaksas informāciju saņemt vai tātad sniegt to tiem, kas bez papildus maksas piemērošanas. Un valsts iestādēm un caura valsts politika ir iespējams arī noteikt, kāda veida dati ir jāpublisko un kāda ne, un praktiskajos piemēros es arī tātad to papildus vēl arī uzsvēršu, kā tas ir izcināms caur licencēšanas dažādiem režīmiem. Atsevišķās valstīs nav licencēšanas noteikumi, līdz ar to informāciju, kas tiek publiskot jebkurās valsts datubāzēs, ja mājaslapās bez jebkādiem ierobežojumiem, nosacījumiem, prasībiem var tikt brīvi izmantot, un noteiksim viens no šādiem piemēriem jau ir Grieķija. Ir citas valstis, kurās, piemēram, ir tātad neliels licenču skaits, citiem vārdiem sakot, informācija ir izmantojama, ja jūs norādat, kas ir informācijas avots, un ja šī informācija nepiedara, piemēram, trešajām pusēm, un šajā sakarā varētu minēt, piemēram, Lielbritāniju kā piemēru, kur ir tātad šī licence visai valdības informācijai. Tātad šie licencēšanas režīmi ir pietiekami vienkārši. Un tātad šī valsts informācija, dažādi arhīvi ir uzskatām par valsts iestāžu informāciju, un attiecīgi uz to attiecās šīs prasības, un vienīgā prasība, kas attiecās, piemēram, uz bibliotēku, ir tāda, ka, tātad bibliotēkā ir grāmatas, kas, protams, par brīvi ir pieejams visiem, vai uz licences pamata, vai arī uz tālāk lietošanas vienkārši pamata, un tādēļ ir nepieciešams arī saprast, tātad, ka uz tām attiecās ļoti līdzīgi nosacījumi, ja prasības, bet tās ir nedaudz stingrākas. Tad paskatīsimies tātad uz citiem noteikumiem, kas attiecās uz valsts sektora informāciju, autortiesību noteikumi. Tātad jums, kā valsts iestādē, jāpārliecinās, ka jums pieder autortiesības uz attiecīgo informāciju pirms tās publiskošanas, ja informācija vai konkrētais materiāls pieder trešajām pusēm. Ja, piemēram, tas ir pētījums, ko jūs esat pasūtījuši, bet uz kuru jums nepieder autortiesības, jums ir nepieciešams iegūt licenci, jeb tiesības tālāk izplatīt tātad šī pētījuma saturu, un jums ir nepieciešams pārliecināties, citiem vārdiem sakot, par to, kā šī informācija ir iegūta. Tad jums ir jāpārbauda, vai šī informācija ir publiski izplatāma, tātad vai tā nav slēpena. Tātad šī informācija, ko apkopo valsts iestādes, automātiski kļūst par sabiedrības īpašumu savā ziņā, vai, piemēram, ja bibliotekā ir, piemēram, grāmatas, kas ir sarakstīts pirms 70 gadiem, vai kuru autors ir miris pirms apmēram 70 gadiem, tās kļūst par sabiedrisko īpašumu, var tik brīvi izmantotas, tātad tās ir parastās normatīvo aktu prasības, un parasti šāds grāmatas jau tiek izmantotas, lai veidot korpusu tulkošanas vajadzībām. Vēl viena
notiekumu grupu, jeb kopa ir tāda data aizsardzības noteikuma. Nu, šeit ir vesela virkni pārpratumiem, ja mēs runājam par valsts iestādēm. Valsts iestādes uzskata, ka, teiksim, šie dati, ja tajos ir personiska, jeb personu dati, tad tos nedrīkst publiskot. Kas gan ir maldīgs priekšstats? Iepriekšējie runātāji jau minēja, ka ja šajās datkopās ir personu dati, jums ir iespēja tātad anonimizēt šos te datus, vai arī, piemēram, ir iespēja atsaucoties juridiskajām normām, nepubliskot tos. Tikai tādēļ, ka jums ir, piemēram, datu kopa, kurā ir personas dati, tas nenozīmē, ka jūs nedrīkstat tātad nodot to trešajām pusēm izmantošanai atbilstoši to vajadzībām. Tādēļ ir nepieciešams tiešām izstrādāt kārtību, kādā tiek anonimizēti šie te dati, vai arī, piemēram, tātad ņemt vērā to, ka šie te dati, ko jūs izmantojat, satur sensitīvu informāciju. Nu, un tālāk ir tātad dažādi normatīvi akti, kas attiecās uz dažādām konfidenciālām datiem vai tirdzniecības noslēpumiem, jeb nozars, konkurences, piemēram, dažādi nosacījumi, tātad tā ir informācija, kas ir tirdzniecības, jeb ekonomikas ministrijas rīcībā, vai, piemēram, informācija, kas ir finanšu ministrijas rīcībā, kas attiecās uz tirdzniecību, vai kas satur komerc noslēpumu. Nu, un tā prasība ir tāda, ka ja šī te informācija nav noslēpnota atbilstošā kārtībā, tad šī informācija var tikt brīvi publiskot vai tikt nodot tālākai izmantošanai. Un šis ir atkal tātad viens no izņēmumu gadījumiem. Daudz cilvēku, kad mēs līdzīgi veidu seminārus organizējam citās valstīs, jautā mums, uzdod mums jautājums par tādiem ļoti sarežģītiem gadījumiem, bet tie sarežģītie gadījumi ir tikai 10% no visiem gadījumiem. 10% no visiem gadījumiem mums var būt sarežģīti, kuros ir arī personas dati, kur ir konfidenciāla informācija, kur ir, teiksim, kaut kādi aspekti attiecībā uz autortiesībām, kas jāņem vērā. Šajos 80% atlikušajos mēs varam brīvi publiskot šo te informāciju, tikai jākoncentrē šiem 80% un jāatstāj tātad šo te sarežģīto gadījumu risināšanu LREK palīdzības dienestam. Nu, tātad tas, ko es līdz šim teicu, ir tas, ka valsts sektora informācijas direktīva ir kā aspirīns, ja paracetamols, tas ļauj jums atbrīvoties no tām galvas sāpēm, ja tā var teikt, par to, kā publiskot datus. Ar šīs direktīvas starpniecību jūs varat atbrīvoties no galvaspītēm, bet, protams, ir vērts izlasīt arī šo te recepti un instrukciju, un, ja jūs nezināt, kad lietot tātad šo te direktīvu, tad labāk prasiet, tā teikt, doktoriem. Nu, šādi metaforiski es gribēju jums parādīt to, ko nozīmē šī te direktīva LRC, mēs tātad nodrošinām konsultācijas par to, kā šo direktīvu piemērot. Mēs runājam par LREK, tad datus mēs nevaram tālāk izmantot tādus, kādi tie ir. Tie tiek ielietot dažādos datu apstrādes modeļos, un, lai radītu tekstus, paralēlos tekstu pārus, piemēram, tulkošanas vajadzībām, parasti tātad lielākoties šie te dati tātad tiek apstrādāti tādā veidā, lai šī sākotnējā informācija, tie dati nebūtu atpazīstami. Nu, un tagad pastāstīšu, kas ir nepieciešams, ko jāizdara pirms datu publiskošanas. Mums ir jāiziet veselai virknei posmu, tātad no šī sarkanā aplīša līdz dzeltenajam, jeb zaļajam aplītim, tātad no sarkanā līdz zaļajam, kur var publiskot šo informāciju. Pirmām kārtām jums ir nepieciešams aplūkot tātad šo te datu kopu, jeb informāciju un pārliecināties, vai tajā ir kāda konfidenciāla slepena informācija, jo parasti jau šī slepenā konfidenciāla informācija ir iezīmēta. Nu, tātad parasti jau mums ir diezgan skaidrs, teiksim, kas ir konfidenciāls, kas nav, tad īpaši atzīme tur nav. Ja tur nav, teiksim, norāda, ka tie ir slepens slēdzis dati, tad varam tos publiskot. Nu, tad jāpārliecinās, vai tur ir kaut kādi personiski dati. Ja personu dati, un tad jāpārliecinās par to, kā var, teiksim, tos anonimizēt, ja, atrisināt tātad šo te juridisko dilēmu. Tātad juridiskā dilēma rodās gadījumā ar personas datiem, ja persona ir piekritusi savu datu publiskošanai, vai ir juridiski pamats šos personas datus publiskot. Ja šādas piekrišanas nav, ja juridiski pamat nav, tad ir, protams, jāanonimizē dati. Nu, un tad jūs pārbaudat tālāk trešajā posmā, tātad kāda datu kopjums ir, informācija, dokumenti ir jūsu rīcībā, un jūs pārbaudat
pārbaudīt, vai jums pieder autortiesības uz šo te informāciju. No atsevišķiem cilvēkiem tas nevienmēr ir līdz galam skaidrs, ka, ja valsts iestādē ir, piemēram, vesels ziņojuma kopa, teiksim, ja jums ir kaut kāds cietais disks, kurā ir informācija, tas nenozīmē, ka šī informācija pieder jums. Ja jums ir autortiesības šī informācija, tad nav problēma, varat to publiskot, vai ja jūs, piemēram, esat nolīdzis kādu, lai jums izstrādā šo informāciju, tad pārbaudiet arī uz kādu līgumu, jeb vienošanās pamatu jūs šos materiālus esat saņēmuši. Nu, un tad, nu, protams, ja jūs zinat, kā jums rīkoties ar šiem te dokumentiem, zinat, ka varat tos publiskot, jums jāizdomā, kā to izdarīt, un tas, nu, un to jau arī regulē tātad normatīvi akti attiecībā uz valsts iestāžu informācijas publiskošanu. Atsevišķās valstīs šie noteikumi ļauj jums brīvi tātad publiskot, nekas cits nav jādara. Citās valstīs atkal noteikumi nosaka, teiksim, ka jāpiemēro ir dažādi ierobežojumi, jeb varbūt ir jāpiemēro kaut kāda maksa, teiksim, par tātad šīs te informācijas iegūšanu, jeb licences jātirgo uz to. Nu, un pēdējais tātad pārliecināties to, ka tātad šī informācija viegli uztveram. Viegli uztveram ne tikai tāda lasītājiem, jeb informācijas saņēmēji, bet arī jums, ja jums ir piemēram 10 dažādas licences, jums būs grūti tātad ar tām operēt, pieturēties pie 2, 3 licencēm, publiskošanas licencēm vai, piemēram, vienu standarta publiskošanas licenci izmantojot citām komerci licencēm, piemēram, jau konkrētu licencēšanas kārtību, kā, piemēram, Lielbritānija, un arī Eiropas Savienība ir izveidojusi tātad savu licencēšanas kārtību. Lapsī projekta ietvaros mēs apkopojam šos resursus, un tie ir pieejami arī jums. Un tagad parādīšu dažus piemērus tam, kā to izdarīt. Es šeit izvēlējos 3 tātad dažādas valstis. Ja nemaldos, tad pirmā valsts, kas iestrādāja savā nacionālajā likumdošanā šo te direktīvu, bija Grieķija, kuras atklātības projekts Avijā ir tas, ko gribētu piedāvāt jums kā piemēru šeit. Nu, tas bija tiešām tāds atklātības projekts, un valsts iestādēm Grieķijā bija grūti izvēlēties licences, jeb maksas iekasēšanas kārtību par informācijas publiskošanu. Viņi izvēlējās vienkārši publiskot visu informāciju. Pēc definīcijas tas bija vienkāršākais, lētākais un vieglākais variants, kas, nu, šajā gadījumā ir tas interesantākais aspekts. Tātad viss šī te informācija, kas nav slēpena no oficiālā viedokļa, pēc kaut kāda laika tiek publiskota, un tad mums ir likums, kas nosaka to, kā, teiksim, šo te Francijā tātad kā publiskot šo te informāciju. Ja tiek izmantot licenci, tad tiek izmantot kopējā licenci ļoti vienkāršiem nosacījumiem, tātad, ka var izmantot informāciju, norādot avotu. Otrā gadījuma izpēta ir ļoti līdzīga. Šis atkal ir no Grieķijas, un tas ir klasisks gadījums saistībā ar nacionālo izdevniecību, nacionālo avīzi, un šeit pat nemaz netika izmantot licence, tā informācija vienkārši tika izplatīta. Trešais gadījums, manuprāt, ir ļoti interesants. Tas ir apvienotās karalistes Nacionālais arhīvs, un tas iemesls, kāpēc es piedāvāju šo piemēru šeit, ir tas, ka šī bija pirmā valsts, kas ir ieviesusi atvērtos valdības licences, tā saucamās, saistībā ar PSI direktīvu. Tā ir ļoti vienkārša licence, un tā ir līdzīga Creative Commons tipa licencei, un tās princips ir tās, vienkārši pastāst, no kurienes iegūst šo informāciju. Ļoti interesanta lieta ir tāda, ka, ja vēlties iegūt licenci, tātad šeit ir veidne, nu, piemēram, cena, īpašie noteikumi un ilgums, derīguma termiņš, un katra iestāde paņem šo veidni, aizpilda to un nodod to komerci iestādē, kur vēlas noslēgt attiecīgo līgumu. Tātad šī ir ļoti vienkārša sistēma, kā iestrādāt PSI. Likumdošanas portāls apvienotajā karalistē ir pieminēts šajā piemērā, un tātad šeit dati ir pieejami ne tikai PDF, un tas jau, šis fakts jau izskanēja. PDF dokumenti ir labi apstrādājami, tie ir atvērta tipa un tie ir savstarpēji savietoti un sasaitēti, tā sacīt, ekskluzīvie līgumi. Atkal esmu pieminējis apvienoto karalisti, jo tāpēc, ka tas pieejams uz visilgāko iespējamo laiku, tātad šeit ir licenču veidnes un viņi sastāv ziņojums reizi gadā. Ļoti svarīgi ir tas, ka publiskās, sabiedriskās iestādes izskaidro, kāpēc
kāpēc ir nepieciešams ekskluzīvais līgums. Tātad sabiedriskai iestādē ir jāpaskaidro. Es noslēdzu ekskluzīvo līgumu ar, teiksim, Microsoft vai Google, tāpēc, ka tas bija ļoti izdevīgi, tādēļ, ka mēs izmantojam šo naudu, jo mēs gribējām to izmantot citiem mērķiem, mēs nevarējām rīkoties savādāk vai kā savādāk. Mēs esam iestājušies arī citā projektā, kas ir saistīti ar sabiedriskā sektora informāciju, un mēs paneļdiskusijā apspriedām to ar Google pārstāvjiem, un viņi sacīja, ka viņiem ir nepieciešami ekskluzīvie līgumi. Un tie ir nepieciešami atsevišķi kaut vai pakalpojumu līmenī. Šie dati ir brīvi pieejami. Viņi zina, ka viņi tos var dabūt, bet viņi grib gūt pārliecību, ka tie būs pieejami. Šie dati būs pieejami pēc 6 mēnešiem vai 2 gadiem. Tātad arī šis ir ļoti vērtīgs piemērs. Vēl viens piemērs no Francijas, no Dila, arī ar jurisprudenci saistīti jautājumi. Licences nav nepieciešamas, jo likumdošana jau ir noteikusi atvērtos lietošanas principus, un tad esmu piedāvājis arī piemēru no privātas avīzes, un šeit interesants fakts ir tāds, ka piedāvātas ir 3 licences. Tātad viena licence ir pētniecībai, otra ir komerc mērķiem, un 3. ir izvērtēšanai. Un tad gal galā tiek pieņemts lēmums, vai nu izvēlēsies pirmo, vai nu otro no iepriekš pieminētajām licencēm. Tātad šeit es apstāšos. Un tas juridiskais ietvars mums dotajā brīdī ir ļoti spēcīgs. Un dalībvalsts jau ir sākušas to iestrādāt savā likumdošanā, tiek izmantot PSI direktīva jau 10 gadus. Tātad tas nav nekas jauns. Juridiskie instrumenti ir pieejami, tehniskie instrumenti arī ir pieejami arī paraugu prakse, un mēs vēlamies, lai jūs redzētu tās lietas, ko mēs jums šodien piedāvājam apskatīties, pavērot arī to, kādas paraugu prakses ir jums, un šķiet, ka no dzirdētajām prezentācijām jums paraugu prakses piemēri ir pieejami, un ja jums ir vēlme iedziļināties, padziļināties diskusijas turpmāk, tad ne tikai kafijas pauzes laikā, bet arī turpmāk sarunām. Ja vēlties uzdot jautājumus, tad esat laipni lūgt to darīt. Un vairāk nekā viens jautājums ir laipni gaidīts.